Latvijas čempionāts šosejas riteņbraukšanā grupas braucienā. Visi vadošie šosejas riteņbraucēji par valsts čempionāta medaļām kārtējo reizi cīnījās Smiltenes apkārtnē. Sacensības izpelnījās arī lielu Latvijas mediju un vietējo sporta līdzjutēju interesi. Uzvaru Smiltenes ielās izcīnīja alūksnietis Andris Vosekalns, bet mājinieks Gatis Smukulis bija trešais. Pirmo gadu čempionāts Smiltenē norisinājās visām vecuma grupām 2 dienu garumā. Smiltenes stadiona rekonstrukcija. Smiltene jau daudzus gadus bija pelnījusi jaunu un mūsdienīgu stadionu. Aizvadītajā vasarā Smiltenes novada sporta svētku laikā tika svinīgi pārgriezta lenta rekonstruētajam skrejceļam un citu vieglatlētikas disciplīnu sektoriem. Mūsdienu standartiem atbilstošais stadions ļaus krietni pilnvērtīgāk gatavoties startiem jaunajiem vieglatlētiem un citu sporta veidu pārstāvjiem. VF Rīga Latvijas basketbola līgas pusfināla spēle pret Jūrmala Fēniks komandu. Otro gadu pēc kārtas Smiltene uzņēma augstākā līmeņa Latvijas basketbolu. Pirmo Alderes LBL pusfināla spēli šeit aizvadīja VF Rīga komanda, kas aizraujošā un sīvā cīņā pārspēja Jūrmalas vienību. Spēle pulcēja vairākus simtus smilteniešu un pilsētas viesus. SEB MTB maratona Smiltenes posms. Latvijas tradīcijām bagātākais kalnu divriteņu seriāls Smiltenē norisinājās jau 13. gadu pēc kārtas. 4 dažādos braucienos startēja vairāk nekā 2000 riteņbraucēji, tostarp daudzi desmiti Smiltenes novada riteņbraucēji. Sporta distancē arī tika noskaidroti Latvijas čempioni MTB maratonā. Orientēšanās sacensības Mazā balva. Pateicoties orientēšanās kluba Azimuts aktīvistiem, Smiltenes novada Bilskas pagasts uzņēma tradīcijām bagātās orientēšanās sacensības Mazā balva, kas bija viens no Latvijas kausa posmiem. 2 dienu garumā par uzvaru cīnījās vairāki simti orientieristi. Latvijas un Baltijas čempionāta posms autokrosā. Vairis Tralla ar savu lielisko komandu vasarā rīkoja uzreiz 2 Latvijas un Baltijas čempionāta posmus autokrosā. Sacensībās startēja kupls dalībnieku skaits, bet tās vēroja vairāki tūkstoši līdzjutēji. Tepera trase tradicionāli ir viena no sakārtotākajām ne tikai Latvijā, bet visā Baltijā. Jāzeps Groza vieglatlētika. Uzstādot jaunu personisko rekordu 73 metri un 24 centimetri, sekmīgi pārvarēja Azerbaidžānas galvaspilsētā Baku notikušās atlases sacensības un kvalificējās pasaules jaunatnes olimpiskajām spēlēm. Tajās, paliekot nepārspētam B finālā, Jāzeps ieguva 9. vietu. Starp latviešiem savā vecuma grupā ir vienīgais, kurš spējis mest pāri 70 metru atzīmei. Agnija Caune – orientēšanās sports. Ņiprā Grunzāliete ir Baltijas čempione garajā distancē un bronzas medaļniece stafetē, Latvijas kausa kopvērtējuma uzvarētāja savā vecuma grupā, valsts čempiona sprintā un vidējā distancē, kā arī bronzas medaļniece garajā distancē. Jaunajai sportistei arī virkne uzvaras dažādās citās pašmāju sacensībās, tostarp Mazajā balvā. Matijs Velps – vieglatlētika. Baltijas un Latvijas čempions savā vecuma grupā šķēpa mešanā. Jāņa Lūša kausa izcīņas sacensību uzvarētājs. Sasniegtais personiskais rekords 67 metri un 41 centimetrs ir starp 5 labākajiem Latvijas vēsturē U16 vecuma grupā. Artūrs Stūris – futbols. Sekmīgi iekļāvās futbola kluba Smiltene BJSS sastāvā pirmās līgas čempionātā. Ar smagu un centīgu treniņu darbu veica lielu izaugsmi savā meistarībā un visas sezonas garumā bija komandas pamataizsargs. Rainers Hermanauskis – basketbols. Smiltenes jaunais un perspektīvais basketbolists tika iekļauts Latvijas U14 izlases sastāvā un palīdzēja savai vienībai izcīnīt Baltijas kausu.
Esot komandas līderis, Rainers sekmēja Valmieras 3. vietu Latvijas jaunatnes basketbola līgā 1. divīzijā. Jaunās sezonas ievadā Hermanovskis ar komandas biedriem triumfēja Eiropas jaunatnes basketbola līgas 1. posmā. Kārlis Brikmanis, BMX riteņbraukšana. Smiltenes BMX braucējs Kārlis Brikmanis aizvadītajā sezonā Latvijas čempionātā kopvērtējumā B16 grupā ieguva 3. vietu, vairāk kārt kāpjot uz goda piedestāla atsevišķos posmos. Orientēšanās kluba Azimuts vīriešu stafešu komanda. Smiltenes novada orientēšanās kluba stafešu komanda aizvadītajā sezonā izcīnīja augsto 2. vietu Latvijas čempionātā. Smilteniešu komandai šis nozīmīgais tituls tika iegūts 2. gadu pēc kārtas. Futbola un hokeja komanda Skorpions. No Smiltenes amatieriem veidotā Skorpions futbola komanda aizvadītajā vasarā ieguva 3. vietu Latvijas futbola čempionāta 3. līgā. Tikmēr Skorpions hokeja komanda cīnās Vidzemes čempionāta 2. līgā. Basketbola komanda Vudlande. Aizvadītajā sezonā Smiltenes novada titulētākā amatieru komanda izcīnīja čempiona titulu vietējās sacensībās. Lielajā finālā vudlandieši spraigā cīņā uzveica Grunzāles komandu. Futbola kluba Smiltene BJSS 1. līgas komanda. Pēc vairāku gadu pārtraukuma Smiltenes komandas vārds bija atrodams Latvijas čempionāta 1. līgā. Ja pirmo apli, kur visas spēles bija izbraukumā, smiltenieši aizvadīja vēl iespēlējot jauno sastāvu, tad 2. riņķī teju neviens pretinieks pie viegla panākuma netika. Sezonas noslēgumā 14. vieta, lieliska pieredze, 5 uzvaras, līdzjutēju cieņa un atņemti punkti favorītiem. Hokeja klubs Smiltene 09. Vidzemes čempionāta 1. līgā smilteniešu hokejisti cīnījās par godalgām, čempionātu noslēdzot 3. vietā. Smiltenes sporta skolas U12 meiteņu grupas vieglatlētikā 4x100 metru stafešu komanda. Šovasar lielu sasniegumu paveikušas 4 jaunās smiltenietes – Marta Marksa, Sabīne Marksa, Estere Ponciusa un Ieva Ābola. Meitenes izcīnīja uzvaru Latvijas čempionātā vieglatlētikā 4x100 metru stafetē. Šāds panākums Smiltenes vieglatlētikas vēsturē 1. reizi. Līna Mūze. Šķēpa metēja Līna Mūze, gatavojoties jaunajai sezonai, treniņu nometnē Igaunijā pēc kritiena guva rokas lūzumu. Ilgu laiku viena no Latvijas labākajām vieglatlētēm bija spiesta iztikt bez šķēpa mešanas un bija arī apdraudēta viņas dalība Eiropas čempionātā, kas notika 5 mēnešus vēlāk. Līna, parādot lielu cīņas gribu, spēja atkopties un kvalificēties nozīmīgajām sacensībām. Raimonds Dūmiņš. 2. gadu Raimonds ir futbola kluba Smiltene BJSS komandas galvenais treneris. Šajā sezonā viņš saviem futbolistiem rādīja lielisku piemēru, pats dodoties laukumā 1. līgas čempionātā, kur bija viens no smilteniešu komandas spēles veidotājiem vidējā līnijā. Raimonds laukumā spēja uzmundrināt un iedvesmot pārējos komandas biedrus un reizē audzēkņus. Māris Stabiņš. Grunzāles pamatskolas sporta skolotājs un orientēšanās treneris Māris Stabiņš ir lielisks piemērs tam, kā bērnus un jauniešus iesaistīt fiziskās aktivitātēs. Ar savu paraugu viņš ikvienam parādījis, ka aktivitāti var atrast un iemīlēt jebkurš skolēns. 2015. gadā Grunzāles meiteņu komanda pārstāvēja Latviju pasaules skolēnu čempionātā Turcijā, bet skolas audzēkņi un citi grunzālieši guvuši daudz panākumus dažāda mēroga sporta notikumos. Margarita Mikarta.
Mūžam enerģiskā un pozitīvā Margarita Mikārta lielu daļu no sava mūža pavadījusi Smiltenes centra vidusskolā, liekot pamatus daudzu tūkstošu jauno smilteniešu fiziskajā sagatavotībā un interesē par sportu. Jāizceļ tas, ka Margaritas skolēni aktīvi piedalās visās Smiltenes novada skolēnu sporta sacensībās. Arnolds Marks ir Smiltenes novada patriots. Viņš ar savu darbu ir veicinājis teju visu lielāko sporta pasākumu norisi. Pateicoties mūžam optimistiskā Arnolda rokām un izdomai, tapušas daudzas sporta pasākumu un treniņu vajadzībām nepieciešamās inventāra lietas. Ilgadējā Smiltenes tehnikuma mehanizācijas pasniedzēja dzīvesveids un aizraušanās vienmēr ir bijušas saistītas ar sportiskām aktivitātēm – volejbolu, šaušanu, distanču slēpošanu, peldēšanu, vieglatlētiku, kā arī prāta spēlēm, šahu un dambreti, kurās gadu desmitiem ir apmācījis un trenējis Smiltenes tehnikuma audzēkņus. Un ir tikai pašsaprotami, ka Arnolda sportiskais gars ir atspoguļojies arī viņa ģimenē, jo gan abi dēli, gan mazbērni ir ieguvuši zināmu sportisko rūdījumu. Kopš Smiltenes novada izveidošanās Arnolds ar labiem panākumiem ik gadus ir pārstāvējis mūsu novadu Latvijas sporta veterānu sporta spēlēs vieglatlētikā, galvenokārt mešanas disciplīnās, lodes grūšanā, šķēpa un diska mešanā. Savos 82 gados joprojām pāris reizes nedēļā iegriežas pavingrot sporta halles trenažieru zālē, jo tūliņ taču atkal būs nākošie starti. Mēs, Smiltenes novada sporta sabiedrība, patiešām varam būt lepni, ka mūsu vidū ir šis entuziastiskais un sportiskais kungs. Mārtiņš Strasdiņš, vieglatlētika. Trenera Leona Peļņas audzēknis, kurš sportiskās aktivitātes uzsācis Bilskā, ir viens no aktīvākajiem un daudzpusīgākajiem amatieru sportistiem vieglatlētikā. Mārtiņam pieder rekonstruētā Smiltenes stadiona rekords 100 metru skrejienā un arī tālēkšanā. Andris Jurciņš, autosports. Ilgadējs Smiltenes autosportists Andris Jurciņš šo sezonu guvis godalgotās vietas ne tikai Latvijā, bet arī Igaunijā notiekošajās sacensībās, startējot leģendārajā divīzija 3 klasē. Baltijas čempionāta kopvērtējumā Andrim 3. vieta. Agnis Apse, riteņbraukšana. Smiltenes sporta skolas riteņbraukšanas treneris 2014. gada sezonā arī pats turpināja sekmīgi startēt dažāda mēroga velo sacensībās Latvijā. Nopietnākie panākumi tika gūti Latvijas čempionātos šosejas riteņbraukšanā un olimpiskajā MTB krosā, kur Agnis kļuva par savas vecuma grupas valsts čempionu. Mikus Ozols, hokejs. Viens no visu laiku labākajiem Smiltenes hokejistiem nevien palīdzēja savai Smiltene 09 komandai izcīnīt 3. vietu Vidzemes čempionātā hokejā, bet arī sekmīgi pārstāv Valmieras hokeja kluba vienību Latvijas čempionāta 1. līgā, kur šosezon ir viens no vienības līderiem. Otārs Putrālis, orientēšanās sports. Ilgadējais Smiltenes novada orientēšanās kluba Azimuts sportists Otārs Putrālis šo sezonu izcīnīja 5. vietu Latvijas kausa kopvērtējumā savā vecuma grupā. Atsevišķos posmos Otāram godalgas mazajā balvā un arī Latvijas čempionātā.
Gatis Smukulis, šosejas riteņbraukšana. Latvijas čempions šosejas riteņbraukšanā individuālajā braucienā. Sekmīgi pievarējis prestižo Tour de France velobraucienu, palīdzot komandas biedram izcīnīt 2 uzvaras posmos. Izcīnīta 3. vieta Norvēģijas daudzdienu velobrauciena posmā. Līna Mūze, vieglatlētika. Aizvadītā sezona Līnai izvērtās ļoti smaga, jo nācās atkopties no smagas traumas. Neskatoties uz to, viņa izcīnīja uzvaru prezidenta balvā vieglatlētikā, kā arī ieguva godalgas Latvijas čempionātā un Jāņa Lūša kausa izcīņā šķēpamešanā. Sportiste arī startēja Eiropas čempionātā, tur iegūstot 19. vietu. Jāzeps Groza, vieglatlētika. Uzstādot jaunu personisko rekordu 73 metri un 24 centimetri, sekmīgi pārvarēja Azerbaidžānas galvaspilsētā Baku notikušās atlases sacensības un kvalificējās pasaules jaunatnes olimpiskajām spēlēm. Tajās, paliekot nepārspētam B finālā, Jāzeps ieguva 9. vietu. Starp latviešiem savā vecuma grupā ir vienīgais, kurš spējis mest pāri 70 metru atzīmei. Ričards Melderis, basketbols. Pirmais smiltenietis, kurš spēlējis Eiropas čempionāta basketbolā U18 grupas fināla turnīrā. Ričards bija 4. labākais bumbu pārtvērējs visā turnīrā. Smiltenē basketbola gaitas uzsākušais sportists aizvadītajā sezonā arī palīdzēja savai VEF kadeti vienībai uzvarēt Latvijas jaunatnes basketbola līgas čempionāta A grupā un debitēja LBL 1 turnīrā. Artūrs Pauliņš, orientēšanās sports. Viens no Latvijas elites orientēšanās izlases sportistiem aizvadītajā vasarā palīdzēja Latvijas izlasē izcīnīt 7. vietu Eiropas čempionātā stafetē. Pasaules elites čempionātā sprintā viņš ieguva 37. vietu. Pašmājās Grunzālietim 3. vieta sprintā Latvijas čempionātā un uzvara šajā distancē Latvijas kausa kopvērtējumā. Dagnis Sausais, futbols. Futbola kluba Smiltene BJSS kapteinis un īsts komandas līderis. Ar savu sniegumu sekmējis smilteniešu panākumus 1. līgas čempionātā un Latvijas kausa izcīņā. Pārstāvot futbola skolas Meta LU komandu, spēlējis Latvijas jaunatnes futbola čempionāta fināla turnīrā U18 vecuma grupā. Vairis Aļiksējevs, motokross. Labākais Smiltenes novada motobraucējs izcīnīja 8. vietu superkausa izcīņas kopvērtējumā prestižajā MX Pro klasē. Arī Latvijas čempionātā viņam 8. vieta. Viens no labākajiem sasniegumiem Vairim bija iespēja pārstāvēt Latviju jauniešu nāciju motokrosā.